galerijas vadītāja ir tā privilēģija, nu, vismaz oficiāli pirmajais sveikt Zani un Klāvu ar šīs izstādes atklāšanu, un to es arī izmantošu. Un vēl vēlētos teikt to, ka, lai arī galerijas vēsture ir salīdzinoši neilga, tikai mazliet ilgāk kā gadu mēs šeit darbojamies, gan Zana, gan Klāvs ir ierakstījuši savu vārdu un pamatīgi šajā vēsturē. Zana, kas piedalījās pirmajā izstādē ar darbu, kurš vēlāk kļuva atpazīstams visā republikā. Un Klāvs, kurš nepiedalījās pirmajā izstādē, bet bija kurators, nu, kādai 8. izstādē, un bez Klāvs arī šī izstāde būtu, vienkārši. Nu, tā nebūtu īsti, laikam, izstāde. Un, jā, man ir milzīgs prieks par to, ka jūs esat radījuši visus šos darbus un arī šo izstādi. Un parasti māksliniekiem varētu novēlēt kaut kādu atpazīstamību vai kaut ko tādu. Bet, nu, tā kā jūs jau esat šīs platformas atpazīstami un zināmi tomēr, tad es jums novēlu nezaudēt radošo impulsu, kas jums liek strādāt un zem jūs uz priekšu tādā radošā ritmā un, nu, jums vienkārši veids. Paldies. Un paldies jūs, protams. Un tāpēc katram ir uzvērtā. Un es tiks, ka jūs noteikti gribat kaut ko teikt. Tātad labvakar. Šī ir Zana Tuča, es esmu Klāvs Boris. Šī ir mūsu izstāde. Pirmām kārtām paldies, ka jūs tik daudz esat atnākuši negaidīgi. Jā, paldies. Tātad, nu, par darbiem es varu pateikt, ka viņi tapuši pēdējo mēnešu laikā un principā tieši pie šitās izstādes. Tā kā tas ir diezgan ātri, manuprāt, un jā. Paldies, gribu pateikt, protams, visiem cilvēkiem, kas man palīdzēja pirmkārt manam tēvam, vīram Baltijā džemperī. Kurš vienmēr bijis ar visām 4 par manu mākslu, vienmēr atbalstījis, tāpēc, nu, aplaus viņam. Visiem arī draugiem un vispār visi, kas atbalstījuši arī Gundagai par iespēju šeit izstādīties, kā galerijas vadītāja un Paljālam visu. Zane. Pievienojos Klāvam, paldies arī maniem vecākiem, kas arī man palīdzēja. Paldies tiešām jums visiem, ka jūs esat tiešām tik kuplā skaitā atnākuši, tas ir ļoti jauki un ļoti svarīgi. Un, nu, apziniet līmeņus. Nu jā, par darbiem runājot, ka var pamanīt, ka nav ne nosaukuma, ne vārdu, tāpēc, ka nu, uz darbiem jāskatās un pašiem jādomā, tāpēc negribas arī kaut ko baigi stāstīt un jūs ietekmēt, tāpēc, nu, domājiet. Jā.